Ko darīt, ja ir sajūta, ka dzīvē ir stagnācija? Nekas nenotiek, pietrūkst pozitīvu pārmaiņu un izaugsmes. Šajā video es pastāstīšu par 5 iemesliem un ieteikumiem, kas var palīdzēt uzlabot situāciju. Iepriekšējā video es stāstīju, ka tagad līdz vasaras vidum ir pozitīvs periods, lai uzsāktu jaunas lietas, realizētu idejas un sapņus, kad var spērt soļus, lai uzlabotu savu dzīvi. Taču es redzu, ka daudziem dzīvē ir tāds kā stagnācijas periods vai sajūta, ka vispār neko negribās vai nezinu, uz kuru pusi kustēties, lai kaut ko mainītu. Un tas ir ok, ka ik pa laikam dzīvē rodas tāda kā iestrēguma sajūta, it īpaši pēc tik gariem tumsas periodiem, kā mums te Latvijā. Un arī nevienmēr šādi stagnācijas periodi ir negatīvi, jo varbūt tu vienkārši uzkrāji vajadzīgos resursus, lai vēlāk iekustinātu kaut kādus nozīmīgus procesus. Lūk, un tagad izrunāsim, kādi ir tie 5 iemesli, kas izraisa stagnāciju, jeb sajūtu, ka nekas nenotiek, ka dzīve ir tā kā uzlikta uz pauzes, nav attīstības, un kas ir jādara, lai tiktu ārā no šī stāvokļa. Tātad pirmais iemesls – nav skaidru plānu un mērķu. Ja tu nesaproti, uz kurieni tu ej un kur gribi nonākt, tad, protams, ka tu nonāc vienkārši kaut kur dzīves plūsma tevi noved. Tāpat kā iet staigāt bez kartes un bez mērķa, tad kas to lai zina, kādā pažobelē vai strupceļā nonāks. Saraksti, ko gribi panākt dzīvē, kur un ar ko gribi dzīvot, kādu darbu strādāt, kāds vēlies būt. Tad ir jābūt konkrētiem plāniem un mērķiem priekš dzīves. Iedomājies sevi pēc 5 gadiem. Kāda ir tava dzīve? Kāda tu esi kā sieviete vai kāds tu esi kā vīrietis? Kā tu jūties? Apraksti sevi. Vislabāk enerģijas iekustās, ja mēs rakstam ar roku uz papīra, nevis datorā, bet labāk tā nekā nekā. Tālāk, otrais iemesls ir bailes no pārmaiņām, caur kurām cilvēks pats bloķē savu spēju kustēties uz priekšu. Ja tu nebaidies rīkoties, tad vienmēr nonāksi uz labāku dzīves līniju. Un ko var darīt, lai tiktu vaļā no bailēm? Izrunājies ar sevi. Protams, es atkal iesaku to visu uzlikt uz papīra. No kā tev bail? Kas ir tas biedējošais? Tu vari aiziet pat līdz sliktākajam sižetam. Bet bieži vien bailes ir slēptas un mēs paši nesaprotam iekšējos procesus, kas mūs satur no savu mērķu realizācijas. Šeit var noderēt kāds speciālists, coach, konsultants, kurš palīdz no malas apskatīt īsto baiļu iemeslu. Tālāk, trešais iemesls ir pastāvīgs nogurums un izdegšanas sajūta. Visbiežākais iemesls tam ir nemīlams darbs. Ja tu ej uz darbu kā uz katorgu, tad, protams, ka patērēsi tur drausmīgākos resursus. Šeit loģiskākais padoms ir mainīt darba vietu vai nodarbošanos, bet ne jau vienmēr apstākļi ļauj ātri veikt nozīmīgas pārmaiņas dzīvē, kā darba maiņa. Bet kamēr tu esi pārējais periodā, ir ļoti svarīgi emocionāli atpūsties no visa. Brīvdienās paņem 1 dienu tikai sev. Dari to, kas tev vislabāk patīk, vai tā ir gara pastaiga pie dabas, pilnīgs offline no sociāliem tīkliem un cilvēkiem, vanna ar vīna glāzi, tad jebkas, kur vari pabūt ar sevi. Ūdens un uguns ir vislabākie atslāpinātāji. Tie ļoti labi atbrīvo mentālo plānu. Man, piemēram, palīdz tas, ka es palieku ik pa laikam viesnīcā viena pati, jo mājās tomēr ir baigi grūti pilnīgi atslēgties. Tāpēc es iesaku aizbrauc prom no visa, ļauj sev pilnīgu brīvību, kaut vai uz pusdienu. 4. iemesls ir zināšanu trūkums. Mūsu pasaule tik ātri mainās, ka cilvēkam jābūt vienā ritmā ar attīstību, citādi radīsies sajūta, ka tu atpaliec no dzīves. Lai būtu apritē, ir svarīgi visu laiku veikt savas sistēmas atjauninājumus.
ej kursos, apgūsti kaut ko jaunu, un tāda attīstība garantēs progresu dzīvē. Un pēdējais iemesls - apkārtējās vides ietekme. Ja tev apkārt ir bailīgi cilvēki, kas dzīvo savu parasto dzīvi un nekas vairāk viņus neinteresē, tad tas ietekmē tavu enerģētiku, jo mēs visi esam gabaliņi vienā lielā puzlē. Novērtē cilvēkus tavā dzīvē, vai šī ir tā puzle, kurā tu vēlies būt, vai darba kolēģi, draugi, kaimiņi lielākoties ir pozitīvi, tendēti uz attīstību un izaugsmi. Nu jā, Latvijā, protams, ir diezgan problemātiski ar dzīvespriecīgas vides atrašanu, bet tas nav neiespējami. Un varbūt tava vieta vispār nemaz nav šeit. Tāpēc ir ļoti labi ik pa laikam iziet cauri savas dzīves čeklistam. Un, ja vēlaties paskatīties uz savu konkrēto situāciju ar tāro palīdzību, tad droši sazinies ar mani. Es palīdzēšu tev noskaidrot, kur tu dzīvē šobrīd esi un kāpēc tā ir noticis un kā no tā visa tikt ārā.